Izraēlas karavīrs šodien agrāk dienvidu Libānā tika ievainots sprādzienbīstamā Hezbollah drona uzbrukumā. Izraēlas ziemeļpilsētās atskanēja sirēnas pēc tam, kad raķetes tika palaistas pret karavīriem dienvidu Libānā. Tikmēr Izraēlas aizsardzības spēki paziņo, ka ir ieguvuši operatīvo kontroli pār Vadi Saluki strautu, kas atrodas aptuveni 10 km attālumā no robežas. Lai sniegtu jaunāko informāciju, mēs tiešraidē sazināmies ar mūsu I24 News angļu valodas korespondentu Robertu Sviftu, kurš pievienojas mums tiešraidē no Izraēlas ziemeļiem. Robert, kāda ir situācija uz vietas? Cik nozīmīgs ir Vadi Saluki strauts Libānas dienvidos un cik liela ir šīs operatīvās kontrolas nozīme? No vietas, kur mēs atrodamies pie robežas un mēs bijām vēl tālāk uz ziemeļiem agrāk šovakar, var redzēt, cik lielā mērā Izraēlas aizsardzības spēku apgalvotā operatīvā kontrole Libānas dienvidos ir jūtama. Tas nav pilnībā skaidrs, kamēr mēs bijām Matulā, vienā no Izraēlas ziemeļu ciemiem, no ziemeļiem un rietumiem bija dzirdama sporādiska šaušana ar vieglajiem ieročiem. Un kamēr mēs tur bijām, ļoti tuvu pašai pilsētai tika palaistas 2 pārtvērēja raķetes. Nav skaidrs, kāds bija to mērķis, iespējams tas bija drons, tā man tajā brīdī šķita. Bet iedzīvotāji, kas tur dzīvo, šķiet to uzreiz nejūt. Iespējams, ka šādām darbībām uz vietas būs neliela aizskave, pirms iedzīvotāji tās sajutīs. Bet attiecībā uz šo konkrēto Izraēlas aizsardzības spēku paziņojumu šodien tas tur vēl nav jūtams. Tomēr kauju ietekme uz vietas ir redzama attiecībā uz cietušo, kuru jūs minējāt. Izraēlas aizsardzības spēki ziņoja agrāk šodien, ka viņiem ir viens cietušais artilērijas korpusa karavīre, kura tika vidēji smagi ievainota Hezbollah drona triecienā. Tagad mums nav precīzas atrašanās vietas no Izraēlas aizsardzības spēku puses attiecībā uz šo incidentu, taču Hezbollah vēlāk izplatīja paziņojumu, kurā teica, ka viņi veikuši 2 drona triecienus pa artilērijas pozīciju. Tātad visticamāk tas ir tas pats notikums. Viņi norādīja, ka incidents noticis Adasas ciematā, kas ir Libānas ciemats tieši pretī Izraēlas ciematam Mizgav-am, tieši otrā pusē robežai. Mizgav-am atrodas kalnos aiz manis, kamēr es tagad ar jums runāju. Mēs arī visu dienu esam redzējuši uzbrukumus. Izraēlas gaisa spēki darbojas, kā arī armija uz zemes. Uzbrukumi notiek Tirā, un Libānas mediķi ziņo, ka viens no incidentiem tur ir izraisījis cietušos mediķu vidū. Libānas mediji ziņo, ka pēdējo 24 stundu laikā Libānas dienvidos ir nogalināti 15 cilvēki. Bet atgriežoties šeit, Izraēlas ziemeļos un tieši Matulā, ciematā, kur mēs pavadījām kādu laiku šajā pēcpusdienā un šovakar, iedzīvotāji, ar kuriem mēs runājām. Ziniet, viņi runā par pamieru, bet bija skaidrs, ka viņi īsti nejūtās tā, it kā būtu pamiera. Ar pastāvīgo šāvienu troksni fonā ir saprotams, ka viņi tā jūtas. Paklausīsimies, ko viens no iedzīvotājiem mums teica, runājot par Hezbollah un par to, kāda vispār ir dzīve, dzīvojot tik tuvu šai grupai. Jums ir jāieņem ļoti stingra nostāja. Ne tikai Izraēlai, Libānai un Amerikas Savienotajām valstīm. Mans jautājums ir, kur ir Francija, kuras kolonija ir Libāna? Vēsturiskā kolonija. Tur bija viena vidējos austrumos un vidū. Kur viņi ir šodien? Kāpēc viņi neatnāca uz Atbalstīt libāniešus un Libānas valdību un padarīt viņus stiprākus? Kur ir britu tauta, lai nāktu un padarītu viņus stiprākus? Amerikāņi ir lieliski, izrēlieši ir lieliski, bet mums vajag, lai arī pārējā pasaule nāktu un palīdzētu Libānai stāties pretī Hezbollah. Jo Hezbollah nav tikai Izraēlas problēma, un tā nav tikai Libānas problēma. Tā kā Irāna jau pierādīja visiem, ka tā nav tikai Izraēlas vai Amerikas problēma. Tā ir arī Bahreinas, Kuveitas un Sauda-Arābijas problēma. Tā ir visas pasaules problēma, un Hezbollah ir viņu pilnvarotais. Tā ir tā pati problēma ar citu piesagu. Tagad, kad jūs stāvat Matulā un skatāties tieši uz Libānas robežu, ir skaidrs, cik atklāts ir šis apgabals. Tas rada bailes iedzīvotājiem un arī daudzu citu kopienu iedzīvotājiem šajā apgabalā gar izvirzīto zemes daļu.
Nav skaidrs, kā lietas attīstīsies tālāk. Pagājušajā naktī bija sirēnas, pastāv liela iespēja, ka tuvākajās stundās vai, iespējams, dienās tās būs vēl. Roberts Svifts mums sniedz balsis no Ziemeļizraēlas. Paldies par šo informāciju no notikuma vietas.